Hakeris uzlauza Latvijas valsts meža serverus. Kas mums ir zināms par šo situāciju? Zināms ir diezgan daudz, un lielāko daļu no šīs informācijas es esmu arī verificējis. Man no rīta zvanīja Latvijas zemkopības ministrs Uldis Auguls, un viņa uzdevumā pēc tam ar mani sazinājās arī Latvijas valsts meži, un viņi verificēja lielāko daļu no šīs informācijas, līdz ar to es pastāstīšu savu neatkarīgo skatu uz visu notikušo. Pirmkārt par to, kas tad ir uzbrucējs. Uzbrucējs ir kāds Loic Moshe Matrier, atvainojos visiem francisku runājošajiem. Viņš runā franciski, viņa iesauka ir Bite to Breach, zem kura vārdu viņš arī publicē visus savus uzbrukumus. Un viņa otrā valoda ir angliski, kurā arī viņš acīm redzot ļoti tekoši runā. Un viņš ir sācis savu hakošanas nodarbi 2025. gada jūnijā, tātad precīzi pirms gada. Un viņa peļņas avots ir uzbrukt dažādu iestāžu uzņēmumu mājaslapām, uzlauzt šīs lapas un pēc tam nošifrēt visus datus tajās, un pēc tam prasīt izpirkumu par to, lai viņš iedot atšifrēšanas atslēgas, lai uzņēmumi atkal tiktu pie saviem datiem. Nav zināms, no kurienes viņš ir un cik viņš būtu vecs, bet ir vismaz zināms tas, ka viņš visticamāk nedzīvo Francijā. Viņa telefona numurs sāks ar Izraēlas valsts kodu, līdz to viņš droši vien slapstās kaut kur pa pasauli un lieto Izraēlas telefona numuru. Par pašu uzbrukumu. Uzbrukums notika no 18. līdz 22. jūnijam, un par šo uzbrukumu Latvijas valsts meži uzzināja tikai 22. jūnijā. Un tad arī tika piesaistīts CERT.LV un sāk izmeklēt visu šo lietu. Daži apgalvo, ka varētu būt uzbrukums sācies pat 13. jūnijā. Tātad, principā nedēļa ir bijis uzbrukums, kā minimums 4 dienas. Un kā notika viss uzbrukums, viņš ir detalizēti aprakstījis, uztaisījis gan attēlus, gan arī video. Un pašos video var redzēt augšā, ka ir rakstīts viņa vārds, šis Loic Matrier, bez video vārda, tad visticamāk tas bija viņš. Kā viņš tika iekšā šajās sistēmās? Pirmkārt, viņš izmantoja ievainojamību programmatūrā GeoServer. Šī ievainojamība ir zinām jau no 2024. gada, un LVM Latvijas valsts meža man apstiprināja, ka jā, tiešām viņš izmantoja šo ievainojamību. Uz visiem serveriem viņiem šī ievainojamība ir novērsta, izņemot vienu. Un šis hakeris atrada tieši šo vienu serveru, un tur viņš tika iekšā pirmajā serverī. Pēc tam no pirmā servera viņš varēja jau palaist komandas, kādas vien viņš vēlējās, un tālāk viņš caur citu programmatūru tika jau tālāk citos serveros. Tātad, principā, no viena servera uz nākamā visu laiku to sauc par pivotēšanu, jeb serveru mainīšanu. Viņš tika iekšā, un programmatūras, kuras viņš izmantoja, bija Splunk, viena no programmām. Tā ir tieši kā reiz aizsardzība pret hakeriem. Cik ironiski, ka programmatūra, kur paredzēta aizsardzībai no hakeriem, viņš izmantoja tieši, lai hakot serverus. Viens, kas man šķita interesanti, bija, ka viņš izmanto ievainojamību datubāzē PostgreSQL, un šī ievainojamība tika ziņot 2019. gadā. Tātad datubāze netika atjaunota 8-7 gadus. Un pēc tam viņš iekļuva vien dziļāk, līdz viņš nonāca pie Linux sistēmām, kur viņš ieguva paroles. Paroles, protams, šifrētā veidā, un viņš šīs visas paroles šifrē vaļā uz savu datoru. Viņš arī savos attēlos piemin, ka viņš izmantoja mākslīgo intelektu. Un šī ir vēl viena lieta, kas ir visiem jāatcerās, ka mūsdienās pat viens hakeris var izdarīt lielu ļaunumu, jo mākslīgais intelekts var palīdzēt diezgan pamatīgi. Un, ir minējumi, ka tas nav viens cilvēks, bet grupējums, bet tikpat labi tas var būt arī viens cilvēks ar ļoti labu mākslīgā intelekta modeli. Pēc tam viņš piekļuva arī dažādām citām, piemēram, viņu paroļu glabātuvē, kur glabājās visu viņu paroles, tātad datubāzi. Varbūt jūs esat izmantojuši paroļu menedžerus, tad šīs jūsu paroles bieži vien glabājas ne tikai jūsu telefonā, bet arī kādā serverī. Un viņš piekļuva šim serverim, kur šīs paroles glabājās. Tāpat viņš piekļuva arī Microsoft aktīvajai direktorijai, viņš piekļuva virtuālo mašīnu pārvaldībai, kas pārvalda lielāko daļu, vai iespējams visas, visas noteikti ne, bet lielāko daļu Latvijas valsts mežu virtuālās mašīnas. Tālāk viņš apgalvo, un šis gan īsti neatbilst patiesībai, viņš apgalvo, ka viņš izdzēsa visas rezerves kopijas. Tajā 22. jūnijā, ejot prom, viņš tur uzbruka, un pēc tam viņš pamet to visu sistēmu. Pirms tam viņš izlika tādas kā mīnas, kuras
sašifrē visus datus. Un Latvijas valsts meži apgalvo, ka viņš nav prasījis par šo datu atšifrēšanu izpirkumu. Tā nebūs gluži patiesība. Es saprotu, kāpēc viņi to teica. Viņi to teica, ka likumiski, lai prasītu izpirkumu, tev ir jāizraksta upurim un jāpieprasa izpirkuma maksa par šo datu atšifrēšanu. Likumiski nav bijusi izspiešana. Visticamāk, šis hakeris zina arī likumus, kas skaitās izspiešana, kas nē. Es nezinu, kāpēc viņu tas kratītu, bet nezinu, kāpēc viņš neprasīja tiešā veidā. Bet tur, kur viņš publicēja visu informāciju, kā viņš uzlauza šo serverus, viņš gan ir ielicis tekstu, ka, ja jūs gribat atgūt šos datus, tad sazinieties ar mani signālā. Es sazinājos ar viņu un noskaidroju, ka viņš par datu atšifrēšanu prasa 0,1% no Latvijas valsts mežu gada peļņas, un 2025. gadā peļņa bija 186 miljoni, kas nozīmē, ka viņš prasa 186 tūkstošus. Un ko viņš, interesanti, ka viņš savos postos latviešu sauc ne tajā labākajā vārdā, viņš mūs nosauc par N-vārdu, kuru latviski it kā drīkst lietot, tā valsts valodas centrs apgalvo, bet es šo vārdu neteikšu. Bet viņš arī uzskaita iestādes, kuras ir cietušas, un cietušas patiesībā ļoti daudz iestādes. Kā lielāko uzņēmumu, kur viņš min, ir, protams, IKEA, kurai pieder pēc dažiem avotiem pat virs 100,000 hektāru zemes Latvijā, un lai šos mežus un zemes apkoptu, viņi izmanto to LVM geo sistēmu. Un šī sistēma, protams, nestrādā. Protams, arī mednieki izmanto programmatūru Mednis, un tur ir vēl visādas programmas, ko izmanto dažādi uzņēmumi un iestādes. Un šobrīd visiem darbs ir paralizēts. Līdz ar to zaudējumi ir diezgan milzīgi no šī uzbrukuma. Bet atšķirībā no tā, ko viņš saka, ka zaudējumi ir lieli un vēl ilgi nekas nestrādās, un arī tas, kas varbūt presē izskanēja, ka tur viss tagad ir apstājies, tad patiesībā rezerves kopijas visas ir. Latvijas valsts meži šīs rezerves kopijas atjaunoja. Viņi teica, ka līdz šīs dienas naktī jau visas sistēmas būs strādājušas, vai tās būs pieejamas, vēl nav skaidrs. Līdz ar to šis kaitējums nebūs tik liels, cik daudz apgalvo. Bet kas notika tālāk? Tālāk viņš nopublicēja visu informāciju, protams, par savu uzbrukumu, bet viņš arī nopublicēja daudz iekšējas informācijas e-pastu sarakstus. Es paskatījos arī tās e-pasta sarakstus, pa laimi Latvijas valsts mežu darbinieki neko sensitīvu tur nerunāja, līdz ar to nekāda tāda svarīga informācija nav noplūdusi, bet, diemžēl, tā visticamāk ir tikai aizberga redzamā daļa, un visticamāk, ka vēl daudz, kas tiks nopludināts internetā, diemžēl, un tas gan varētu kaitēt uzņēmumam. Tāpat arī tika nopludinātas daļa no uzlaustajām parolēm. Viņš apgalvo, ka viņš nozaga virs 7,000 paroļu, bet Latvijas valsts mežos ir tikai 1400 darbinieki, līdz ar to, ja vienam cilvēkam būtu 6 paroles, tad varētu apgalvot, ka ir virs 7,000 paroļu nozagts, bet cik es runāju ar Latvijas valsts mežiem, tad tur tik daudz paroļu nav. Tas skaits ir nedaudz uzpūsts. Bet tas, kas noteikti būs, daudzi uzņēmuma darbinieki, es zinu, tas nav tieši par Latvijas valsts mežiem, bet visās iestādēs un uzņēmumos cilvēki izmanto tās pašas paroles, kuras izmanto privātiem sociālajiem tīkliem, e-pastiem un visur citur. Un, diemžēl, šīs paroles visticamāk tiks nopludināts vai nu publiski, vai tiks pārdots kaut kādiem datu brokeriem, un tālāk jau hakeri un krāpnieki varēs mēģināt ielausties viņu privātajos sociālajos tīklos, e-pastos. Un tieši pirms vēlēšanām šobrīd tas nav tas, ko mēs ļoti gribētu, ka tagad no Latvijas valsts mežu darbinieku sociālajiem tīkliem tiktu izplatīta kaut kāda dezinformācija. Bet tas ir fakts, un es ceru, ka visi darbinieki, kas ir diezgan nereāli, es no pieredzes saku, ka tas nav reāli, ka visi ies un nomainīs tagad visur e-pastu, bet tas ir tas, kas būtu jādara. Jūs droši vien skatītāji domājat, kā, bet es jau nomainu vienu burtiņu, Instagramā ielieku I burtiņu, beigās Facebookā ielieku F burtiņu, man ir cita parola. Nē, tā nav cita parola. Jebkurš uzbrucējs, paskatoties uz jūsu paroli, uzreiz pateiks, Facebooks un pēdējais burts ir F, tātad Instagramā pēdējais burts būs I. Tas nav sarežģīts šifrs, un to jebkurš varētu atšifrēt. Līdz ar to izmantojot patiešām pavisam citas paroles darbā nekā uzņēmumā, ja ne jūs pakļaut riskam gan savu darbu, gan savus privātos sociālos tīklus. Jo, ja uzlauzīs jūsu privāto paroli, tad tiks arī jūsu uzņēmuma kontā. Un izmantojot 2-faktoru autentifikāciju, protams, ko es ceru, ka kaut kur vismaz Latvijas valsts meži izmantoja to, bet, kā mēs redzam, daudz, kur viņš tikai ar lietotājiem paroli. Tātad netika ieviest 2-faktoru autentifikāciju visur,
kas būtu obligāti jādara. Kas vēl netika darīts? Tātad netika atjaunot programmatūru, kā es jau minēju, un daži pat no 2019. gada. Tāpat arī netika pietiekami domāts par tīkla segmentāciju, lai nevarētu no viena tīkla lēkāt uz citu un tādā veidā uzlauzt ļoti daudz sistēmas Latvijas valsts mežos. Bet atbildot uz jautājumu, vai tika ietekmēts centrālās vēlēšana komisijas šī vēlēšana sistēma, kur viens no izstrādātājiem ir Latvijas valsts meži, tad visi avoti, ko es esmu pārbaudījis, apgalvo, ka nē. Mums nav pamata tam neticēt. Gan pats hakers neko par to nav minējis, gan arī CERT, gan arī Latvijas valsts meži. Arī man privāti apgalvoja, ka nē, tas ir praktiski neiespējami. Vēlēšana sistēma tika izstrādāta pilnīgi nodalītā atsevišķā tīklā, kur savstarpēja komunikācija nebija iespējama. Gandrīz nebija iespējama. Nav iespējams ir stingrs apgalvojums, kur drošības jomā reti, kad izmanto. Visticamāk nebija iespējams. Tātad pēc 3 dienām pēc incidenta sekoja arī mūsu premjerministra Kulberga. Viņa komentāri. Prieks, protams, ka viņš nevainoja Latvijas valsts mežus, lai gan Latvijas valsts meži paši atzīst, ka ir kļūdījušies dažās lietās. Protams, visi ir cilvēki un nevar neviens nekļūdīties, tas nav reāli. Un šajā gadījumā visi serveri tika atjaunot, izņemot vienu, par ko viņi nezināja. Un šajā gadījumā tas arī spēlēja visu svarīgāko lomu šajā uzbrukumā. Bez tā visticamāk uzbrukuma nebūtu. Par Kulberga teikto, tātad pirmkārt nav izveidots datu centru drošības prasības. Tātad mums ir Latvijas valsts kiberdrošības likums, jeb Nacionālais kiberdrošības likums, kur 30. pants nosaka, ka datu centra drošības prasības bija ministra kabinetam jāizveido. Tas nav izdarīts. Tur es viņam piekrītu. Tālāk noteikumi par informācijas sistēmu izvietošanu nav izstrādāti. Tālāk drošības operācija centrs. Nevarētu teikt, ka tas nav izstrādāts, kā Kulberga kungs saka, bet CERT.LV šobrīd jau daļai pild šo funkciju, un viņi strādā arī pie projekta kopš šī gada janvāra, kas sauksies Nacionālās kiberdrošības operāciju centrs, CERT.LV, SOC.LV sauksies. Tālāk par kritiskās infrastruktūras drošības prasībām 24. pantā nav arī izstrādāts. Tālāk par subjektu drošības atbilstības audita prasībām 44. panta 2. daļa. Tās prasības nav izstrādātas, bet šobrīd līdz 26. gada 1. decembrim šo prasību funkciju pilda MK noteikumi 397 minimālās kiberdrošības prasības. Līdz ar to 1. decembrī šiem noteikumiem būtu jābūt. Kopumā es ceru, ka šī atkal nekritīs kārtējā valdība, kāds bija ar vienu dronu. Viens hakers, principā oportunists, kurš pelna naudu ar hakošanu un ielauzās sistēmā, ir sacēlis augšā visu valsti. Un es ceru, ka nebūs tā, ka tagad atkal nogāzīsies valdība. Bet vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, ka Latvijas valsts meži piedzīvo uzbrukums katru dienu. Bez izņēmumiem katru dienu. Vienam uzbrucējiem izdevās tikt cauri. Tas nav rādītājs, ka Latvijas valsts meži slikti strādā. Vienkārši viņš atrada ievainojamību vienā no serveriem. Līdz ar to reiķinieties, ka mūsu valsts iestādes piedzīvo uzbrukums regulāri. Un Latvijas valsts meži līdz šim turējās ļoti spēcīgi pretī. Diemžēl vienā brīdī laime beidzās un atrada jaunas ievainojamības, kuras tagad tiks novērstas. Un cerams, ka šādi incidenti notiks retāk, bet diez vai. Vismaz Latvijas valsts mežiem, es domāju, būs retāk, bet vai Latvijā tādi incidenti notiks retāk, diez vai. Es domāju, neuzlauzīs vienu iestādi, uzlauzīs citu. Un es zinu, ka es pats esmu šādas tādas iestādes uzlauzis, un pēc tam man draud ar, ne gluži tā, ka uzlauzis kaut kādu kaitējumu nodarījis, bet atradis ievainojamību, un pēc tam noziņoju šai iestādē, un pēc tam man vēl draud ar tiesu darbiem. Bet diemžēl ievainojamība ir ļoti daudz, un mums visiem Latvijā kopumā būtu jāpalīdz un jāziņo, izmantojot CERT.CVD programmu. Būs bišķiņ jāpatērē laiks, jāapraksta, kā šī ievainojamība strādā, bet izmantojot CVD programmu un kopā būvēsim spēcīgāku valsti, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.